Kā izrādās, mūsdienās pieklīst mēdz ne tikai suņi un kaķi, bet arī fazāni. Tieši tā gadījies ir Ozolnieku novada mājās upes Brūveros. Колодец пошел он за водой и приходит, говорит, какая птица, мы давай побежали. Она походила, она зашла уже сидеть, это холодно, зима уже. Reku gāja vīrs pēc ūdens, atnāk un saka, ka tur kaut kāds putns esot. Mēs visi skrējām skatīties, augsts jau bija ziemas sniegs, un tur viņš tupēja sniegā. Tad mēs viņu noķērām. Tas jau pirms kādiem 2 mēnešiem bija. И государство тоже как-то у нас. Я все время держала коровы. Ну и сейчас есть у меня 2 коровы. Ну так приехал инспектор из Риги. Квоты выбирать. А зачем мне квоты? У меня семья большая, у меня 4 детей, у меня 6 внуков. Jā, un tā valdība tagad tāda, es visu laiku govs turēju. Arī tagad tur 2 govs man ir. Atbrauc inspektors no Rīgas, saka, vajagot kvotas ņemt. Apriekš kā man tās kvotas? Man ir liela ģimene, 4 bērni, 6 mazbērni, visiem pienu vajag biespienu. Bet nē, šis saka, ka vajagot kvotas un atskaitas katru mēnesi, kuras pienu lieku. Jau uzrakstīja brīdinājumu, ka, ja neņemšu kvotas, būšot jāmaksā sots. Nu neļauj, vienkārši neļauj turēt govs cilvēkam. Ai, nezinu, vienkārši неgrib, lai cilvēki govs tur. Тогда надо каждый месяц давать отчеты, если квоты выбираешь. Ну, просто, я не знаю, просто как-то не хочется людей, просто, чтобы люди держали что-то. Не хочется? Вот. А ут это, он красивый, а она не такая. О, видишь какой? И вот, видите, на ногах. О, уже špori rastут. Nu redz, kāds skaistuls. Skatieties, reku jau uz kājām piešaug. Tāda viņam nebija, kad noķērām. Skaistuls, tas skaistuls. Ko ar viņu darīt, nezinu. Mēs jau sākumā gribējām viņu istabā turēt, bet kā ienesām, tā šis pie logiem un ārā grib tikt. Meita stāvēja logam priekšā, lai neizsit. Mans mazdēls saka, ielikšot internetā, kam vajag to fazānu pārdosim. Paskatieties, kāda viņam gara aste. Tā jau šitāda putna pie mums nedzīvo. Man meita Anglijā dzīvo, viņa stāsta, ka tur gan viņiem visādi fazāni pa siltumnīcām pa āru staigājot. Jā, tur viņi dzīvo, bet te kāds kaut kur no kaut kurienes droši vien dabūjis apnika un izmet ārā. Es tā domāju, ka izmet ārā. Nopērk bērniem, pēc tam apnika. Ai, priekš kam man tādu putnu vajag un izmet ārā, jā. Tā jau ziemā nekas, bet vasarā ko? Viņš tak pārlidos pāri žogam un lapsu viņa ātri savāks. Viņš lido, diezgan augstu pat, bet tālu nevar aizlidot, ātri nogurst. Man jau tad dēls smējās, uz jauno gadu Ziemassvētkiem cepets būtu labs, bet es saku, tikai pāri manam līķim. Nē, nu nedomā jau, viņš nopietni smejas vienkārši nekad dzīvē, taču neviens viņu te neēst. Tā nu es viņu tagad tur kopā ar pīlēm. Pie vistām bail likt, ka gails nepiekauj. Es viņam visādas putras vāru, grūbas, auzu pārslas, maizi, graudus. Viņš visu ēd. Nezinu, varbūt viņu arī vajag ar kaut ko citu barot, bet es viņu šitā baroju, un viņš to arī ēd. Tā jau būtu žēl no viņš šķirties laikam. Bet, ja zinu, ka labās rokās, tad nav žēl, tad ziniet kā. Labās рукās un miers sirdī. Жалко, конечно. Я всех жалею, мне всех жалко. Ой, наверное, холодно. Смотри, да. Сердится, да. Ой, да.